Šovasar tāda interesanta moto vasara sanāca. Pavasarī pārdevu Suzuki GS500, tas zilgan zaļais, ko es biju paņēmis. Tad es atzinu Suzuki LS600, tas čupera veidīgais, tas krūzers, viencilindrinieks, tas bija tāds interesants. Īstenībā diezgan ar forši bija, tas tur šņāts. Bet ar to es pabraucu kāds pāris mēnešus, un es sapratu, ka viņš ir drusku pa mazu. Viņš bija īstenībā diezgan foršs, un viņam tur ir arī savā, kā tas saucās, klienti, cilvēki, kas brauc ar tādiem močiem. Viņš bija mazs, viegls, foršs tāds, viņu varēja diezgan tā forši braukāties. Un ja viņi grib pārtaisīt, tad diezgan viegli viņi arī var pārtaisīt. Amerikā daudz taisa tādus, es ielikšu bildi, tādi šauri tievi motocikli apmēram. Tādu varētu mierīgi uztaisīt. Bet ar to Savage es kāds, nezinu, pāris mēnešus pabraucu, un tad es viņu pārdevu. Sapratu, ka pa mazu, un tad es viņu pārdevu. Un tad es nopirku šitādu Suzuki VZ800, The Marodieris. Tad uztaisīsim tādu nelielu walk-around video, nedaudz pastāstīšu. Tātad sāksim no sākuma. 1999. gada Suzuki VZ800. Rekuri, šitā te var saprast, VZ800. Es nezinu, kas tā pa kasti, tāda interesanta, viņi tur nekur nepievienojās. Nezinu, jāpaprast kādam gudrākam, kas viņam tur ir, nekādi vadi tur nav. Nekas tur, trūbas nekādas neiet, es nezinu, kas tas tāds, vienkārši dekoratīvs valciņs. Tātad viņam ir 800 kubikcentimetru motors, V-veidīgs motors, kā tas saucās V2 laikam. Amerikā baigi populāri, visi tur priecājas par tiem mašīnām, ka ir V8 motori. Un šim ir ceturdaļa no tā visa. V2 motors. 2 cilindri, karburātori, vēl joprojām, es nezinu, vēl joprojām, laikam jau tam laikam atbilstoši. 2 karbūži, ko vajadzēja iztīrīt pavasarī. Viņam ir arī radiators, tātad viņam ir šķidrumdzese. Viņam, protams, arī ir gaisa dzese, un viņam arī, protams, ir šķidrumdzese. Reku priekšā te tāds liels radiators. Vajadzētu laikam bišķi nomazgāt, ne? Es te kaut kad iepriekš viņu te biju patīrījis, bet laikam vajadzētu vēl notīrīt. Vēl, ja mēs esam šinī pusē, tad mēs te redzam 2 cilindri, tātad 2 izpūtēji, oriģinālie izpūtēji, ar visiem glušakiem, viss tā kā nākās, Suzuki, ka tur ir kaut kāds detaļu numurs, daļas numurs, kā viņš saucās. Tā no šitās puses, ko mēs te vēl redzam, kur ten ir atslēga, tas ir sēdeklim. Te ieliek atslēgu, tad var noņemt sēdekli. Tūlīt parādīšu. Ja jūs stāst, tad arī ir jāparāda, vai ne? Pagriež atslēgu. Nu, ar vienu roku laikam tā grūtāk. Nu, re. Te ir tāds mazs instrumentu kastīte. Reku ir aķis apakšā, gaisa ieplūde. Reku vienu karbūzi var višķi redzēt. Laikam šito apakaļ. Nu, tur, protams, iekšā ir atslēga komplekts. Pagaidām es viņu nolikšu šitā. Atslēdziņa. Redz, kur ir aizdedze. Aizdedze viņam sanāk šitien priekšā. Es nezinu, citiem močiem ir tur augšā,
tad tam sēveģam tam bija otrā pusē, tur apakšā, kas īstenībā bija diezgan, ja salīdzina ar šito, bija ērtāk. Tā atslēga bija zem dibena apakšā, zem sēdvietas tur. Čiks varēja mierīgi pagriezt, ieslēgt. Ar šite viņi sanāk te priekšpusē un aiz bākas, redzi? Sanāk bāka ir tā kā izbīdīta vairāk uz āru. Un tad viņi ir šitien ten, un tad viņi tur kaut kur jāliecās uz priekšu, kaut kur jāmeklē, kur viņi ir. Es nezinu. Man liekas, tam sēveģam tam bija interesantāks, foršāks, stilīgāks, ērtāks variants, kā tas viss ir atrisināt šitā problēma. Tad mēs reku vēl varam eļļas līmeni redzēt. Vai, gluši izpūtais karsts. Šobrīd mots ir sagāsts, tad tas eļļas līmenis nerādās. Bet, ja viņi noliek vertikālā, taisnā stāvoklī, tad rekur ir augšējā atzīme, minimālā atzīme. Mēģināšu parādīt, ja jau es to stāstu, jāparāda, ne? Rekur eļļa atnāk. Cik es viņu tā apmēram taisnu var nolikt. Tā, tur var redzēt eļļu. Eļļa iet. Rekur te ir smuki parādīts, te ir, es nezinu, kā tas saucās šeit, lai eļļa iekšā motorā. 1700 ml. Man liekas, man iegāja bišķi vairāk, es ielēju. Es paņēmu 2 litrus, un tad apmēram bišķi vēl palika pāri. Kaut kādi 1,8 apmēram iet. Filtrs ir rekur šiten. Redzit, tas ir filtrs. Šitais te ir filtrs. Un viņš te tā uztaisīts, te tā interesanti, ka viņam te tā klāt. Es, kad mainīju eļļu, tad es piebraucu viņu pie bedres. Tā, ka šitam blakus ir bedre. Un tad viņu varēja tikt tā vieglāk klāt no apakšas. Kas ir interesanti, ka viņam vecais eļļas filtrs bija, redzi, šim te ir tāds mazs uzgrieznīts, rekur tur. Redzi, tāds uzgrieznīts. Iepriekšējiem filtram uzgriezens nebija, un tad viņu vajadzēja ar to pātegu tā kā taisīt vaļā, un tad bišķi tāds lielāks čakars. Šitais filtrs bija kaut kādi, es nezinu, 80 centīmi dārgāks. Bet viņam tam filtram ir galā tas uzgriezens, un tad viņi ar atslēgu vienkārši čik pieskrūvē. Tā kā šitais ten ir ērtāks variants. Ko mēs te vēl no labās puses varam redzēt? Priekšā disku bremze, gan tikai vienā pusē. Redz, disks ir tikai vienā pusē. Kas mums ir aizmugurē? Aizmugurē nav disku bremze. Oi, te tāds netīrs. Es tur izbraucu caur vienas tādas peļķes. Tāpēc ir tāds netīrs bišķi. Uzliekam kājiņu apakaļ. Kas mums te ir šinī pusē? Šinī pusē no paša interesantākā, ko mēs varam pieminēt, ir krāniņš, rekur čiks off pozīcija. Jā, rekur off, tagad ir off. Un tad, kad brauc, pagriež on. Fokusies on. Viņam nav iepriekšējiem visiem, ko es braucu, tiem bija tā vakuma sistēma. Un tad viņš darbojās bez krāniņa. Šitam vakuma sistēma nav, šim ir krāniņš. Un vēl ir jābūt on. Un apakšā ir rezerve. Piemēram, ja tu brauc, tev beidzās degviela. Ja tev ir krāniņš, tev ir šitādā pozīcijā. Tā, ko es te filmēju par? Krāniņš ir šitādā pozīcijā, tu brauc, tev beidzās degviela, tu viņu uz šito pusi pretēji pulksteņu virzienam pagriezt nevar. Fokusējies. Pretēji pulksteņu virzienam viņu pagriezt nevar. Brauc, tev beidzās degviela bākā. Čiks off un pagriež uz rezervi. Fokusējies, kas te notiek. Tagad ir rezerve un bākā ir kaut kāda 2 litri rezerve. Tad var aizbraukt līdz benzīna tankam. Vēl kāds 50 km var apmēram var nobraukt.
Un. Re, kur šitan aizmugurē viņam ir degvielas sūknis. Tā kā viņam nav tā vakuma sistēma, tad viņam ir degvielas sūknis. Degvielas sūknis atrodas apmēram šeit. Ja jau sāku par degvielu runāt, tad pastāstīšu par bāku. Salīdzinoši ar to Savage, šitam liekas, ka tā bāka ir lielāka un masīvāka. Bet īstenībā tilpumziņā viņa ir tikpat liela. Savage'am bija 10 litri un šitam arī 10 litri bāka. Tā kā viņa ir tāda lielāka, foršāka, masīvāka, bet tilpumziņā tas pats. Mocim nāca līdzi arī šitāda te uzlika. Es viņu te priekšā te kaut kā viņu te piesēju. Un tad rekur šitien te es viņu vēl te atšņorēju. Bet tā principā es viņu noņēmu nost. Tad, kad es viņu braucu, tad es viņu noņemu nost. Es viņu uzliku virsū tikai tagad uzliku atpakaļ, lai parādītu, ka tāda ir. Jā, es nezinu. Man it kā patīk labāk, ka viņa nebija. Bet ņemt nost tagad. Es neņemšu, baigais slinkums. Tā. Vēl no šitās puses, ko ir vērts pieminēt, ir ķēde. Šitam mocim ir ķēde, kas ir pats, neteiksim tīslākais, bet siksne ir foršāka. Un, citi saka, kardāns ir visforšākais, nezinu. Ķēde ir tā kā vismazāk foršākais, bet, ātrumu tas baigi neietekmē. Vēl par to bākas konfigurāciju pastāstīšu. Ui, paga, jāuzliek tas sēdeklis atpakaļ. Tā, sēdeklis ir atpakaļ. Savage'am bija tas spidometrs bija šeit. Un te laikam tas bākas vāciņš bija te tai vienā stūrī. Šitam bākas vāks ir pa vidu. Un spidometrs ir kur priekšpusē, kas ir diezgan ērtāk, ja salīdzina ar Savage, jo, ja tu skaties uz priekšu, tad tu paskaties, regu, tu var ātrumu te pat redzēt, tev nav jāskatās kaut kur, vai ne, lejā te kaut kur. Kas mums vēl ir? Diezgan jau vienkāršs un primitīvs un minimāls tas aprīkojums šitādā, kas viņš skaitās paneļziņā. Neitrālais pagrieziens, temperatūra, tālie, eļļa. Un tad aiz spidometra tajā bunžā odometrs, 32,000 kopējais nobraukums, 112 kopš degvielas ieliešanas. Tad, kad ielai degvielu, tad pagriež kur šito te. Čuk. 900, 000. Un tad attiecīgi, cik tu brauc ar to bāku, tur, kad 200-300 vajadzētu nobraukt. Vēl mums te ir pārsvarā tas pats, kas jau visiem te citiem motocikliem. Signāliņš, pagriezieni. Šitam ir ar pogu var izslēgt, tad ieslēdz pagriezienu, piespied pogu, te viņš izslēdzās, tuvās gaismas tālās, starteris, gaismas un, kas viņš skaidās, engine, start, stops, kaut kas tam līdzīgs, bet nezinu, kā viņš īsti saucās. Vēl mums te ir Free Spirit! Fuck yeah, Free Spirit! Tādā tehniskā ziņā, es nezinu, ko vēl tādu īpaši daudz var pastāstīt. Es varu nedaudz pastāstīt par aprīkojumu. Paskaties, diezgan zaibīs mocis, ne? Izskatās labi, vai ne? Citi, ko es esmu redzējis, šitie paši VZ800, viņiem nav somas, tas kā kuram, protams, patīk. Bet, citiem, kam nav somas, nav tas aizmugurējs sēdeklis, un tad viņš kaut kā tā,
Es nezinu, man kaut kā tā viņš nepiesaista, kā viņš izskatās tādā komplektācijā. Šitā komplektācija, kas šitam mocim ir, šitā man ļoti patīk. Pasies divas lielas somas. Viens, kur pie rokturiem ir šitās te bārkstis. Nu labi, šitais man nevisai patīk, to es noņēmu nost. Komplektā vēl nāk arī vējstikls. Arī tāds neliels vējstikls nāk, to es arī esmu noņēmis nost. Viņš nemaz, tad, kad es viņu paņēmu, viņš jau bija noņemts, un tad es viņu vienreiz uzliku, pamēģināju, kā viņš tur ir. Bet viņam tas pats variants, tā kā iepriekšējiem, ka tas vējstikls ir tieši tādā augstumā, ka tu brauc, un tas vējš tev sitās galvā. Viņš tā kā iet tā kā virs galvas, kādā leņķī viņi tur saregulē attiecīgi. Bet, es viņu noņēmu nost un braucu vienkārši bez. Tātad mums ir bārkstis, vējstikls, mums ir aerografika uz bākas, ar šitādu virsaiti, šitā soma, es nezinu, vai tā ir oriģināla vai tā ir atsevišķi ņemta, bet tā vēl ir komplektācijā. Otram pasažierim vieta, kur pasažierim otram ir kāpšļi un somas. Somas katrā pusē viena liela kārtīga ādas soma. Man liekas, ka izskatās diezgan normāli, ne? Nav nekāda vaina. Man liekas, ļoti simpātisks, ļoti normāls mociklets. Kā saka Jurka. Paskaties, soma noņem šitā nost. Čiks. Man viņi te vēl atsiet tādu striķi, lai apakša nenāk nost. Bet soma noņem nost un aiziet, kur grib iet. Ja grib pielikt atpakaļ. Sanāks ar vienu roku. Sanāca. Pieliek atpakaļ. Šito iekšpusē. Čiks. Soma. Kas mums somā ir? Somā mums ir cimdi. Un somā mums vēl ir Suzuki VZ Marauder manuālis. Reku te var redzēt, kāds ir tas vējstikls. To aizmugur tā īpaši nevar redzēt. Paskaties, kāda ekstra, ne? Manuālis vēl nāk līdzi ar visiem karburatoriem. Kas mums te ir? Karbūži, kaut kādas šlandziņas, ķēdes, viņi regulē, kur rats parādīts, viss asīts, dakšām visādas gumijas, viss specifikācija, viss ir iekšā. Ar visiem milimetriem, paskaties, kādas zaibīs fotogrāfijas, ne? Paskaties, te ir viss parādīts, viss kā var izjaukt, saremontēt, sataisīt, nomainīt. Viss, reku ķēde, cik jānospriego ķēde. Viss ir parādīts. Svecei, rekur kādai atstarpei jābūt. Viss ir iekšā. Suzuki Marauder, šitāds manuāls vēl nāk līdz, paskaties, kas pa grāmatu. Pa lielam tā, ne? Ko es vēl stūrīt, šitam ir tāda, viens no mīnusiem, principā vienīgais mīnus, pat ne mīnus, bet tas, kas man vismazāk patīk, ir šīta stūre. Paskaties, ja viņi skatās, tad viņi kaut kā tādu jancīgi tādu uztaisīt. Parasti viņiem ir tā kā izlocīta, ne tāda. Šitam viņa tāda, es nezinu, tāda viņa ir. Braukšanas ziņā roku pozīcijas ir tā kā uz priekšu, pat nav īpaši uz āru. Vienkārši rokas ir tā kā uz priekšu, nedaudz rokas tā kā paiet uz āru. Un šitāda te stūrīte viņam ir. Tas laikam ir tas, kas man
vismazāk patīk šī motociklā. Ko vēl pastāstīsim? Riepas. Paskaties, mums ir 130 uz 90, 16 colīga riepa. Pasies priekšējā riepa diezgan makana, vai ne? Diezgan makana riepa. Aizmugurē arī tāpat. Nu, pa lielam šitās būs ātrais apskats. Šitais jau, lai gan arī citi, cik es tur YouTube skatījies, tad citi arī saka, ka šitais ir tā kā mazais no lielajiem motocikliem, ja? Bet es nezinu, man liekas, ka šis sevi diezgan normāli izmēra. Viņam ir kaut kas virs 300 kilogramiem, es tagad neatceros precīzi. Sēvičs, man liekas, bija 270, bišķi virs, šitais ir kaut kas virs 300. Viņam lielāks motors, tad bišķi garāks viņš arī ir, tad nu, viņš arī bišķi smagāks. Reku, te vēl priekšā lādētājs vēl nāca. Reku čoks, pa čoku es nepastāstīju. Čoks, reku, pavelk ārā. Iestum iekšā. Čokiņš viņam vēl ir. Tā, man liekas, diezgan normāls braucamais. Šito jau var braukt. Diezgan tāds nopietnāks braucamais var braukt. Lielāks gabals, vai ne? Ir šitais te sisībārs, kā es teicu. Man liekas, komplektācija ir ļoti normāla. Diezgan tāds normāls mocis, ne? Izpūtēji visi glušaki, visi oriģināli, visi tā kā vajag. Tūlītās ieslēgsim. Protams, ieslēgšana ir ar sajūgs jāizspiež, un tad ir starts jāspiež. Ar divām rokām jāslēdz, tāpēc nevar neuzfilmēju. Bet nu, tu jau iepriekš redzēji, ka lec normāli. Rūts. Buku, kas ietur pa sūdiem, ka tādi. Kas tur ir? Velsiņas. Viss oriģinālie glušaki vēl ir iekšā. Apskatiet, teica, ka skaņa ir ļoti laba, lai neko nečakarējoties. Ot šitāds te aparāts. Par sēdu pozīciju. Mēģināšu pastumties bišķi. Šitā viņš apmēram izskatās uz mana auguma. Kājas ir šeit, diezgan ērti. Citiem varbūt gribās, lai platāk vai kaut kā tur es nezinu. Pilnīgi normāli. Kājas, rokas. Man liekas, šitais ir uz mana auguma, šitais ir bišķi labāk piemērots nekā bija tas sēvičs. Braukšanas ziņā normāli, nekādu vainu, viss ir ērti, forši. Bremze, sajūgs, viss tā kā vajag. Ko es jau teicu, atslēdziņi. Šitais ar man, es neteikšu, nepatīk, bet vienkārši tas tā īpašnēji uztaisīts. Piedarbojās reiz bez problēmām. Man liekas, ka Zai bija smocis, bet es jau internetā atradu citus variantus, ko gribētu izmēģināt. Šitais ir Zai bijis absolūti nekādas problēmas. Pietiekoši liels mocis, pietiekoši ātri iet, tāpatās normāli var sotaku 120, var vilkt mierīgi. Nezinu, kāds viņam ir maksimālais ātrums. Droši vien kaut kur internetā var atrast, bet man īpaši ātri nevarētu teikt, ka patīk baigi ātri braukt.
ieslēgsim uguņus, ne? Man liekas, ir pilnīgi normāli uz Sotaku, līdz Sotakam. Man patīk tā līdz Sotakam braukt. Pilnīgi normāli, viss ir ideāli. Bet, kā es teicu, mēs atradu citus variantus. Un varbūt ir doma pa ziemu paņemt kaut ko citu varbūt. Tā kā šito mocu es pārdodu. Es viņu pavasarī paņēmu un tagad jau pārdod. Rudenī es pārdevu 500, pavasarī, ko es teicu, pavasarī pārdevu gājas 500, tad bija sēveģis, tagad šitais. Varbūt šito arī izdosies nopārdot. Es domāju, par kādu trinīti viņu varētu pārdot, ne? Komplektācija diezgan normāla. Visas somas, visi aerografika, viss izskatās, man liekas, arī zoibīs. Skaņa arī diezgan laba, ne? Ot šitā. Nu, ko tu domā? Pa 3 štukām ņemtu? Suzuki VZ800 The Marauder Marodieri, ne? Nu, pa ziemu arī varbūt varētu palaist lētāk. Kad Sotaku varētu varbūt palaist lētāk, ne? Nu, ot šitā. Labi, viss jālaiž mājās. Ja gribi, tad zini, ka var nopirkt pa 3 štukām Marodieri.